Čau, Māri, beidzot satikāmies. Kā iet? Kāda ir tevi panākumi? Ir ko pastāstīt? Protams, katru dienu man skaļi aug. Šodien es nopelnīju 5500 eiro. Tu esi krūts, vecīt. Priecājos, ka tev viss izdodas. Galvenais neapstāties. Es gribu, lai tu kļūsti par paraugu visiem un pierādi, ka no sarežģītām situācijām ir izēja, ja pieliek vismaz nedaudz pūles. Mūsu darbdiena beidzās šodien nedaudz ātrāk, tāpēc aizbraucām izbraukt ar ūdensmočiem. Un, lai būtu vēl jautrāk, uzaicinājām pāris pazīstams meitenes pavadīt ar mums laiku. Ar kurām no viņām tu brauks? Varas ar abām? Tu gan esi viltīgs. Izvēlies vienu un laižam. Draugi, sapratu, ka jums patīk, kā mēs malcām pa viļņiem. Nedomājiet, es lasu visas jūsu ziņas, ko jūs man sūtiet. Paldies jums par tām. Īsumā, mēs izsalkām un atbraucām paēst vakariņas vienā krūtā restorānā. Kā vakars turpināsies? Precīzi nepateikšu, bet pagaidām mums iet ļoti labi. Draugi, esmu mājās. Aizvedām meitenes mājās un paši arī izklīdām. Nolēmām, ka šodien pietiks. Rītdien tiešām ir daudz darāmā. Starp citu, testa grupas rezultāti man jau ir iesūtīti, bet saglabāsim intrigu. Rīt visu uzzināsiet. Pacietību un, lai jums saldāks miegs, teikšu tā, tie ir vienkārši bomba uz redzēšanos. Labrīt, draugi! Es pamūdos lieliskā noskaņojumā un steidzos dalīties ar jums ar nereālajiem testa grupas rezultātiem, kas vakar lieliski tika galā ar savu galveno uzdevumu un nopelnīja naudu. Tagad tos augšuplādēšu savā kanālā. Redzu, ka jūs arī bijāt pārsteigti par puišu rezultātiem. Vēlreiz pārliecinos, ka, ja ir mērķis, visu var sasniegt. Pārbaudīsim, cik daudz naudas nopelnīšu šodienas grupā. Arī atlasīšu 10 cilvēkus. Visi, kas vēlas pievienoties viņiem, ātrāk rakstiet man privāti. Man patīk atmosfēra savās otrajās mājās. Ja neuzminējāt, es runāju par savu biroju. Visi gaida pasaules mēroga notikumus. Drīz jūs par visu uzzināsiet, un es jums garantēju, jūs būsiet sajūsmā. Labi, draugi, man vēl ir daudz darāmā jāpabeidz. Vēlāk tiksimies. Draugi, mēs atraudzām uz vienu no manām iecienītākajām vietām. Kā redzat, Māris nekad nav spēlējis golfu, bet vienmēr vēlējās pamēģināt. Vecīt, nu taču saproti, ka tu pamēģināsi visu ar mani. Tas izklausās vienlaikus biedējoši un ļoti aizraujoši. Pilnīgi pareizi, bro. Būs bailīgi. Pēc manas nepārprotamās uzvaras pār Māri ienāca piedāvājums izdzert glāzi augstālus. Šādā karstumā tas ir lielisks risinājums. Tu piekrīti man? Piekrītu. Iesaku vēl vienu glāzi. Lieliski ideja. Darām tā. Draugi, ir vakarlaiks, un es esmu priecīgs paziņot, ka esmu viena soļa attālumā no lielām dzīves pārmaiņām. Rīt no rīta gaidu visu savā kanālā un būs svarīga informācija jums. Spoilers, tas ir tas, ko jūs jau esat ilgi gaidījuši. Labrīt, draugi! Man ir rīta treniņš. Šodien tik ļoti negribējās šurp nākt, bet slingums ir lielākais šķērslis mūsu attīstībai. Tāpēc es pacēlu savu pakaļu augšā un atnācu uz šejieni. Tūlīt parādīšu arī vakardienas grupas rezultātus, kā visi iepriekšējās grupas šī sasniedza top ciparus. Novērtējiet! Pēc spēcīga treniņa seko bagātas un galvenokārt garšīgas pusdienas. Tagad pie svarīgām ziņām. Draugi, no šodienas grupu vākšana vairs nebūs. Bottom testēšana vairs nav nepieciešama. Tas darbojas lieliski. Un tagad klausieties. Parīt mēs oficiāli laidīsim mūsu projektu gaismā. Visi ieinteresēti saņems piekļuvi bottom un sāks pelnīt kopā ar mums. Draugi, jūs vispārēji sapratāt. Parīt jau sāksim pelnīt naudu un darīt to bez jebkādām grūtībām. Vienkārši sakot, jūs baudīsiet procesu. Ne darbs, bet sapnis. Labi, man sākas sapulcs, tāpēc ir jāatslēdzas. Uz drīzu tikšanos.
Sapulce ir beigusies. Apspriedām visas svarīgās administratīvās lietas, kas jāizlem pirms mūsu bota prezentācijas. Visi no manis saņēma uzdevumus un sāka tos pildīt. Līdz rītdienas vakaram visi būs gatavi, un katrs no manas komandas izpildīs savus uzdevumus uz visiem 100. Esmu par to pārliecināts. Draugi, maz kas zina, bet es esmu liels operas fans. Par to milzīgs paldies maniem vecākiem, kas iemācīja man mīlestību pret mākslu. Šodien mani gaida neiedomājas emocijas no pirmizrādes. Kad beigsies, noteikti dalīšos iespaidos. Draugi, pirms aizēju gulēt, ienāca nolēt labu nakti un pateikties jums visiem maniem mīļajiem sekotājiem. Mēs kļuvām par vienu lielu ģimeni, un tas ir visdārgākais, ko liktenis mums dāvā. Un ziniet, mūsu ģimene ir lieliska nākotne. Tiksimies no rīta. Draugi, sveicu visus! Šodien mums ir noslēguma diena pirms mūsu ģeniālā produkta starta. Tagad braukšu uz biroju, ātri pabeigšu visu darāmā un vakarā gribu norganizēt ballīti savai komandai un labi izklaidēties. Visiem foršu dienu! Pat neticās, ka drīz viss notiks. Gribu, lai saprotat, cik daudz spēka tika ieguldīts šajā projektā, lai mums vairāk nekad nebūtu problēmas ar naudu. Noteikti izmantojiet šo iespēju. Tas būs labākais pateicības žests no jums. Nu ko, draugi, es izdomāju, kur notiks mūsu spēcīgais korporatīvais pasākums uz jahtas, kas jau ir gatava pašai skaļākai un jautrākai un foršākai ballītei šajā pilsētā. Mani darbinieki ir maksimāli noskaņot uz jautrību. Rīt visa Dubai runās par mūsu ballīti un ceru, ka tikai labas lietas. Ar pilnu pārliecību saku, ka visi darījumi ir pabeigti. Projekta starts notiks pēc pilna plāna. Vai esi gatavs visepiskākajai ballītei, kurā jebkad esi bijis? Protams, gatavs apvienoties kā pēdējā reize. Tieši tā, bet galvenais ir neizrauties. Jo atceries, rīt arī ir diena, un rīt ir jābūt birojā. Draugi, mūsu ballīte ir tikai sākusies, un tā būs neaizmirstama. Jāatpūtieties, tā tikai tā. Gribu, lai šovakar atslābinās un aizmirst par darbu vismaz uz vienu mirkli. Nezaudējiet mani, būšu uz sakriem, vēl tiksimies. Mūsu ballīte turpinās, un kaut kas man liek domāt, ka kā tik ātri nebeigsies. Līdz pat rītam nekas briesmīgs. Es esmu pārliecināts, ka mana komanda rīt būs spējīga ierasties katrs savā darba vietā. Draugi, jūs droši vien domājat, ka es jau esmu mājās, bet nē. Mēs zaudējam laika izjūtu, un tas ir ļoti biedējuši. Labi, īstenībā visi ir nedaudz noguruši un drīz visi paklīdīs. Es domāju, ka atvados līdz rītam, atgādinu, ka rīt no rīta mēs sāksim jaunu dzīvi, precīzi 9:30 no rīta. Uzstādiet savus modulinātājus un nenogulēt. Čau! Draugi, sveiki visiem! Jūs pamodāties? Ja nē, tad mostieties. Citādi nokavēsiet mūsu unikālo projektu startu. Tieši pēc 30 minūtēm notiks tas, kas aizdīs mūsu visus uz neizbēgamiem panākumiem. Sagatavojieties, mēs dodamies uz laimīgu nākotni. Nopelnīju savu pirmo naudu šeit. Uzreiz nopirku savu dārgu pulksteni. Vai nav skaists? Būs vieglāk iepazīties ar jauniem cilvēkiem, un viņi noteikti sapratīs, ka man ir nauda, un ka tās nav maz. Ceru, ka tev patīk, kā es iztērēju savu pirmo naudu. Draugi, jūs esat vienkārši traki. Izklausās, ka man vajadzēs nolikt personīgo asistentu, kurš vadīs manu kanālu un tiks galā ar ziņojumiem. Tur ir vienkārši milzīgs skaits. Nu ko, pieeja botam ir atvērta visiem gribētājiem. Tagad viss ir jūsu rokās. Tieši tagad sāciet taisīt naudu. Atslābinājāmies pie baseina pēc darba dienas. Starp citu, tu esi malicis pēc vakardienas ballītes agrā rītā pamostoties un viens no pirmajiem ierodoties birojā. Tas tik ir līmenis. Kā citādi, darbs ir darbs. Tava šodienas darbdiena ir beigusies. Atpūties. Sveiki, sveiki! Vispirms gribu tev pateikties par to, ka tu mainīji manu attieksmi pret naudu. Pateikties tev par mūsu sadarbību. Tagad es nebaidos tērēt naudu. Un paskaties, ko es sev nopirku. Tas ir iPhone 14 Pro. Es nopirku sev bez kaut kāda iemesla. Nolēmu un nopirku. Es pat svētkos sev tādas lietas nekad
nepirku. Tāpēc esmu ļoti, ļoti tev pateicīga, un es gaidu mūsu sadarbību atkal. Es jau miljards reizes pateicos savam draugam, ka pastāstīja par tavu kanālu. Vēlos arī vēlreiz pateikties tev. Darbs ar tevi atver tik daudz iespēju, ne tikai tāpēc, ka var nopelnīt lielas naudas summas, bet arī daudz brīvā laika. Paskaties, kas man tikko ienāca. Īsumā, es esmu laimīga. Draugi, jūs turpiniet mani pārsteigt. Tikai šorīt prezentējām mūsu unikālo produktu un jau ir spēcīgi ienākumi. Sākat jūs brīvību? Jā, šī sajūta parādās tad, kad kļūst finansiāli neatkarīgs. Līdz rītdienai. Labrīt, draugi! Tā gribētos pavadīt šodienu pludmalē, bet ir sakrājušies daudz darba. Tāpēc jāpastrādā un jāatrisina visas sakrājušās problēmas. Un jums visiem novēlu auglīgu dienu ar milzīgiem ienākumiem. Pārsteidziet mani vēl vairāk. Es jūsos ticu. Dzirdat? Birojā neviena nav. Atļauj darbiniekiem šodien strādāt mājās. Ja godīgi, es to izdarīju, lai pabūtu viens un izbaudītu klusumu. Šīs sienas, manas otrās mājas, un starp citu atklāšanas noslēpumu, tieši šajā birojā tika izdomāts mūsu unikālais bots, kas deva cilvēkiem iespēju uz bezrūpīgu un laimīgu dzīvi. Man nav lēmts nogrimt parādu jūrā, un es par to esmu priecīgs. Paldies tev un tavam kanālam par ceļu uz jaunu dzīvi. Šī ir mana sasodītā pagātne. Es vairs nekad neuzķeršos uz šīm muļķībām, un es ceru, ka mēs turpināsim sadarboties. Tu esi lielisks puisis, un es tev mūžam būšu pateicīgs. Sveiki! Es šodien sēdēju un prātoju, cik ļoti visu dzīvi esmu šaubījusies par sevi. Bet lūk, es izdomāju un uzrakstīju tev. Un ko es no tā ieguvu? Bilanci, ar ko var iekarot visu pasauli. Bet, ja nopietni, es jau esmu iegādājusies savu dzīvokli. Vienmēr esmu gribējusi mājokli, kur var strādāt pa vakariem, pelnīt lielas naudas summas, dzert dārgu vīnu. Lūk, tas ir sapņu piepildījums. Es pat nevarēju iedomāties, ka man dzīve tā paliksies. Tikai paskaties uz manu konta atlikumu. Vau, es esmu tik priecīga, es esmu tāda šoka, vienkārši neticami. Esmu ļoti priecīga. Draugi, vēl viena superpoša diena tuvojas beigām. Jūs visi šodien lieliski nopelnījāt, tagad varat atpūsties. Un vēl gribu pateikt katram, kurš tagad ir kopā ar mani un droši virzās vienā virzienā. Rīt turpināsim šo pašu ceļu uz ienākumiem, uz redzēšanos. Sveiki, draugi! Ejam jaunā dienā ar jauniem mērķiem, un tie obligāti jāsniedz. Un tā mums viss ir, atliek tikai to nepalaist. Bet izmantot šo iespēju, ko es jums esmu piedāvājis, visiem vēlu peļņas pilnu dienu. Klausieties, vai manu skatītāju ir vidū tie, kas vēl nav izmantojuši botu? Rakstiet man privāti, ja jums ir šaubas, vai jūs kaut ko nesaprotat līdz galam. Es centīšos izlabot šo problēmu un aizvedīšu jūs uz stabiliem ienākumiem. Ziniet, draugi, tikko radās mūsu produkta ideja. Es uzreiz iedomājos, cik daudz cilvēku mēs varēsim padarīt laimīgus, kuri aizmirsīs par savām problēmām uz visiem laikiem. Tā arī notika. Mans prieks ir neaprakstāms. Sveiki, nekad neticēsi, ko nolēmu sev nopirkt. Jā, tas ir jaunais iPhone. Nevarēju nekad iedomāties, ka būšu tik dārga telefona īpašnieks. Nevaru apstāties, to novērtēt un ticēt, ka tas tiešām ir mans. Milzīgs paldies, mana dzīve ir sākusi strauji mainīties, kopš sāku strādāt kopā ar tevi. Tas ir super. Visiem saviem draugiem iesaku tevi. Sveiki! Šodien vēlējos sevi iepriecināt ar tādu dāvanu. Esmu vislabākā un pelnījusi visdārgākās dāvanas. Es vienmēr to esmu zinājis, bet spēju atļauties to tikai tagad. Man viņi ļoti patīk. Lai gan es nezinu, kā tāda rotas lieta ar kādam nepatikt. Paldies, tad dari cilvēkus laimīgus. Iegaumējiet, mīļie! Dariet šodien to, ko citi negrib, un ticiet man, ka rīt dzīvosiet tā, kā tie paši citi jūs apskaudīs. Sekojiet maniem padomiem, un tie jūs aizvedīs uz panākumiem. Ar labu nakti, draugi!
Nu ko, draugi, nolēmu uzfilmēt šo video, lai jums būtu vieglāk saprast, kas un kā notiek, un kādā veidā mēs ar jums no sīkumiem iegūstam miljonus. Vispirms ieejam biržā, šeit mums ir jāpiereģistrējas. Kad esam piereģistrējušies, pievērsiet savu uzmanību kursam. Obligāti atcerieties šos skaitļus, draugi, jo nākamajā biržā kurs būs augstāks. Tad mums ir jānopērk bitcoins, piemēram, šādā summas vērtībā, ievedām kartes datus, tālāk ievedām summu, kur atbilst vēlamajam pirkuma vērtībai. Lūk, tas arī viss. Bitcoin esam nopirkuši. Mana karte jau ir piesaistīta, bet jūs saņemsiet īziņu ar apstiprinājumu. Bitcoin ir mūsu kontā. Lūk, te arī mūsu konts bitcoinos, bet te varam redzēt, par cik esam to nopirkuši. Tālāk dodamies uz līdzekļu pārskaitīšanas cilni, nospiežam šeit. Šeit mēs varam uzreiz iegūt mūsu līdzekļus, vai arī varam tos pārskaitīt uz citu biržu. To mēs tagad arī izdarīsim, un tādā veidā mēs esam pārgājuši uz citu biržu. Lūdzu, pievērsiet uzmanību kursam, kā jau teicu, tas ir augstāks nekā iepriekšējā biržā. Un tad mēs redzam, ka konts bitcoinos paliek tāds pats, bet ekvivalents ir palielinājies. Nav slikti, vai ne? Šajā logā ievedām mūsu bitcoinus un pārdodam. Lieliski, transakcija ir veiksmīga. Jūs redzat, ka mēs esam nopelnījuši naudu, un tagad pats interesantākais. Atkārtosim šo darbību 5000 reižu un skatīsimies, kas notiks. Šajā brīdī mums ir jāizmanto mūsu kripto traderis. Lai palaistu šo iestādi, atveram konsoli, ievedam kodu un palaižam. Mēs redzam, ka process ir sācies. Tas ilgst aptuveni 10 līdz 15 minūtes, tāpēc, lai jūs negaidītu, es pātrināšu video. Viss. Ar kripto traderu palīdzību darbība tika atkārtota 1000 reižu, tas aizņēma 12 minūtes. Atlika saņemt naudu, nospiežam šeit, ievedam kartes numuru un summu, kuru vēlamies saņemt. Tas arī viss. Nauda ir mūsu kartē. Paldies par uzmanību!